Šitas video būs pašnodarbinātajiem individuālajiem komersantiem un visiem tiem, kas viņus pazīst un vienkārši grib, lai viņi vairāk nopelna naudiņu. Es nevaru. Katrs otrais, kam es pajautāju, neviens neko nezina par lietu norakstīšanu. Skaties, es esmu Toms, es esmu Ilzjonis. Es izmantoju darbā kārtas, bumbiņas, aploksnītes, marķierīšus, visādus striķīšus, vēl visu kaut kādas laudas lietas. Es runāju pa telefonu, es pērku uzvalkus, es braucu ar mašīnu, es tērēju benzīnu, es salaboju printeri. Un to visu var norakstīt. Un tas viss, vienkāršiem vārdiem sakot, ja tu to norakst kā izdevums, tad tu nemaksā ienākumu nodokli. Kas nozīmē, ka ienākumu nodoklis paliek uzņēmumā, kas nozīmē, ka tu gadu beigās es pa visu to gadu griezumu diezgan daudz naudiņu ietaupījis. Kā es to daru? Es to daru tik vienkārši, ka tas gandrīz neskaitās. Es ieeju pats.lv, es ieeju pats.lv, un tur ir tik vienkārši visu sadarīt, un es varu ierakstīt savus datus, un tad vēl tur visu kaut kādas atskaites var sagatavot. Es tev vairāk pat nestāstīšu, tu pats visu redzēsi. Katrā ziņā, ja gadījumā tu nodarbojies ar kaut ko tam līdzīgu, vai arī tev ir kāds pazīstamais, pasaka viņam par šito, tāpēc, ka tas ir foršs veids, kā tu vari ietaupīt naudiņu, vienkārši norakstot savus izdevumus. Čau!